Tepat aiz stūra redzam, ka Valmieras Viestura vidusskolas skolēni šodien sagādājuši pārsteigumu jauniešiem un bērniem ar īpašām vajadzībām. To, kādus sporta spēles un kādu sporta inventāru viņi ir atveduši, to tūlīt mēģināsim noskaidrot. Ziemassvētku prieks pavasarī. Ar šādiem vārdiem un emocijām pagājušajā nedēļā tika aizvadīta diena invalīdu klubā Saulīte Valmierā, kur ar dažādām dāvanām ciemojās Valmieras Viestura vidusskolas audzēkņi. Bet ko un kāpēc tad viesturieši ir atveduši, jautājām Viestura vidusskolas skolēnu pašpārvaldes prezidentei Simonai, kur bijusi arī šīs idejas iniciatore. Dzīves prieku. Un, protams, arī daudz dažādas spēles un sporta inventāru jauniešiem. Mēs atvedām basketbola, futbola bumbu, parastās masāžas bumbas rokām, roku trenažierus, dažādas gumijas, ar kurām jāvingro, fitnesa bumbu, kroketu, divus dažādākus veidus, lai viņi var spēlēt gan tad, kad ir ziemas sezona, gan vasaras sezona, bowlingu iekštelpām. Viņi iemīļoto spēli bocī, pēc kuras viņi ilgi tiecās, bet viņiem nebija šie līdzekļi, lai viņi iegādātos, jo viņi diezgan dārgi maksā. Un tad arī tas bija tas galvenais mērķis, tā spēle bocī, bet līdzekļi tika savākti daudz vairāk, un tāpēc arī iegādājāmies vispārējos. Valmieras Viestura vidusskolas audzēkņi katru gadu iesaistās dažādās labdarības akcijās, un arī šogad, kā jau katru gadu labdarības nedēļā savāktie līdzekļi iztērēti lietderīgi. Ilgi domājām, kāds varētu būt šī gada mērķis, un gal galā sapratām to, ka mums ir jāpaliek pie Valmieras, un tā kā pat darbojos blakus biedrībā, kas atrodas blakus jauniešu bērnu invalīdu biedrībai Saulītes, bija ieraudzījis, ka viņi šeit nāk un spēlē basketbolu un dažādas citas spēles, un ka varbūt mēs varētu viņiem kaut kā palīdzēt. Uzrunāja viņu vadītāju Zitu, un Zita teica, jā, ka viņi ļoti grib spēli bocī, un mēs teicām, ka ir lieliski iespēja to dabūt, un viņi piekrita, un arī izveidojām ar viņiem sadarbību, un viņi brauc pie mums uz labdarības nedēļā, uz koncertu uzstājās, un mēs pie viņiem uzstājāmies, un tagad mums ir forši draugi. Invalīdu klubu bērnu un jaunieši uzreiz ķērās pie dāvanu izsaiņošanas, un ko interesantu atrada katrs. Kādam vairāk interesēja basketbols, kādam bowlings, citam florbols, bet kādam kas cits no viesturiešu dāvinājuma. Gribētu vispirms teikt paldies Viesturskolas pedagogiem, skolēniem, vecākiem, kuri palīdzēja realizēt mūsu prieku, mūsu bērniem ar īpašām vajadzībām, jauniešiem. Tātad būs brīvā laika, pilnvērtīga svētku pavadīšana, varētu teikt, sporta svētku, jo ikdienā jau mēs kaut ko darām, mēs nojojam viss, bet šeit tās dāvanas ir tik interesantas, liekas, un kuras nav mēģināts. Sporta inventārs invalīdu klubā Saulīte nonācis ar mērķi un domu attīstīt kustības spēju, pirkstu veiklību, radošo domāšanu un gluži vienkārši, lai bērni varētu vēl aktīvāk un interesantāk pavadīt savu brīvo laiku. Klāt nāk tā doma, kad viņas ir ziedotas bērniem ar īpašām vajadzībām, veselie bērni, īpašiem bērniem. Un, protams, ka bez vecāku tādas naudiņas došanas arī, jo šiem bērniem, šiem skolēniem jau vēl naudiņa nebija. Tātad viss kopā ģimenes ir atbalstījušas, ģimenes, kuriem ir šādas problēmas. Šī nav pirmā reize, kad Viestura vidusskola sadarbojusies ar invalīdu klubu Saulīte. Iepriekš projektu nedēļā viesturieši dāvinājuši koku spēles, un šogad Ziemassvētkos 2. klases skolēni un vecāki cepuši un dāvinājuši piparkūkas. Un, kā jau minēts, viens pie otra viesojušies koncertos. Sporta inventārs un spēles palīdzēs bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām ne tikai praktiski, bet, kā atzīst paši, radīs lielāku prieku katru dienu doties uz invalīdu klubu. Tas ir ļoti forši, un tas ir gandarījums, ka viņi sagādājuši tās te mantas mums, un paldies viņiem par šitādu darbu, ko mums viņi izdarījuši. Prieks par šitādām mantām, man patīk arī bumba jaunā, pumpīsts, tur šitā spēle ir forši, ko viņi tur spēlē. Futbola bumba laba, forši mums patīk, ko viņi te dara, mums viss sagādā. Prieks, man patīk tiešām, būs biežāk arī ko nāk un darboties. Man ļoti patīk vispārībā. Kas tev vispār mīļākais sports ir? Skriešana. Skriešana, kāpēc tā pats arī skrien? Jā, reitīgo apli skrēju. Stadionā? Jā. Lai gan jauno sporta inventāru spēles un bumbas un visu pārējo Viestura vidusskolas audzēkņi jau pirmajā dienā izmēģināja kopā ar invalīdu klubu Saulīte bērniem un jauniešiem, ir doma arī par tādu kārtīgu pasākumu. Mēs ceram uz turpmāko sadarbību. Mums ir tāda doma, kad ir šis inventārs iegādāts, bet mēs labprāt ar Viesturskolas audzēkņiem uzspēlēt, sarīkot kādas sporta spēles vai kaut kā, vai sporta nedēļu, lai šiem jauniešiem būtu interesantāk. Un vadoties pēc iepriekšējās sadarbības, arī viesturieši noteikti būs ieinteresēti šādu ideju realizēt, jo kas gan var būt labāk kā palīdzēt citiem pie reizes gūstot prieku arī sev.